Šobrīd mēs dzīvojam tādā kā starppperiodā, kad ne īsti šīs telpas sakārtot, ne īsti jaunās telpās ievākties, sienās ir caurumi, caurumi aizpūst ciet ar reģipsi, blakus šiem caurumiem guļ pacienti, mēs nevaram nodrošināt pacientu privātumu, mēs pērkam aizslietņus, mēģinām sakārtot šīs telpas, bet tā ir mūžīgā cīņa ar veidzirnavām. Kad ir telpu ventilācija, ja, šīm telpām nav mūsdienu ventilācija. Telpās ir bezgaiss. Un pacientiem ir grūti, un pacienti tur ilgstoši atrodas, jo mēs nevaram viņus pārvietot uz citām struktūrvienībām, kas ir piemērotākas tam, ka tur pacienti var, viņi pareizāk sakot, tur ilgstoši uzturās. A2 korpusu vraks, kas šobrīd eksistē pie slimnīcas, viņš tomēr visu laiku signalizē, ka kaut kad tas notiksies, bet tas, kā šobrīd ir pret Latvijas pacientiem izrīkojies būvnieks, tas ir prātam neaptverami. Ja paskatāmies apkārt, tad visur, kur vēlāk uzsāktas būvis jau ir pabeigtas, tad šeit neskapēc ir problēmas. Tas ir kaut kāds lāsts vai kas tas ir, man ir grūti pateikt, bet nav veselai medicīnas paaudzē jāuzaug būvbedrē, vai pacientiem, kas piedzimst šeit, viņš iestājās medicīnas fakultātē un joprojām Stradīņas slimnīcā ar būvbedri. Pie esošās būvnieku rīcības mēs neko labāk nevaram sagaidīt. Kā mēs varam dzīvot telpās, kurās ir pelējuma sēnīte? Tās telpas nav piemērotas dzīvošanai, tās telpas vēl vairāk viņas nevar būt piemērotas medicīnisku darbību, medicīniskas ārstniecības iestādes izvietošanai. Nevar, tas ir vispār nonsens. Vispār skatoties uz to, kas notiek ar šo būvobjektu, man ir tāda sajūta, ka tas būvnieks vispār nesajēdz, kur viņš atrodas un ko viņš dara. Jo tie cilvēki, kas tur strādā, manuprāt, es stipri šaubos, vai kāds no viņiem saprat, ka viņi vispār būvē slimnīcu. Man liekas, ka viņi atnākuši ir kaut kur, likt ieģilīt uz ieģilīšu vai kaut ko nodarboties ar kaut kādu. Es nenovēlētu nevienam savā mājā šādu būvnieku. Nevienam. Acs pret acs, lai būvnieks ir labāk mums būs dzīve. Tas līgums bija jālauž jau labu laiku atpakaļ. Skumji, ka viss tas ir aizgājis tik tālu. Man godīgi pateikšu, nav saprašanas, kā arī izcināsies jautājumu ar tiesvedībām un vispārējo, bet slimnīca ir jāpabeidz, telpas ir jānodod eksploatācijā, telpas ir jānodod mediķiem lietošanai, lai pacienti saņemtu tādu veselības aprūpi, kādu viņiem pienākās. Un būvniekam ir nekavējoties jāatkāpjās no savām prasībām, jāatstāj būvobjekts, jāpamet, iespējams ir jāpamet valsts, nezinu, lai viņi brauc uz Kamčatku strādāt, vai vēl cīņ, kur, es nezinu, ko viņi ir pelnījuši. Maskavā atjaunot varbūt.